Okay. Kas ir UDHS atbalsta grupa? Man liekas, ka daudziem liekas, ka atbalsta grupas ir tikai par lietām, kur cilvēki ir krīzē. Respektīvi, kad rītīgi sēru vai mirst vai kaut kas tāds. UDHS atbalsta grupa savukārt tā joprojām ir atbalsta grupa cilvēkiem, kur piedzīvo kaut kādu kopīgu problēmu vai vienkārši viņiem ir kaut kāda kopīga pieredze, ar kuru tad var dalīties. Un kaut gan atbalsta grupa parasti sniedz arī emocionālu atbalstu, tā īstenībā ir ļoti praktiska vieta, jo cilvēki, kuri tātad dzīvo un domā līdzīgi kā es, ir atnākuši tur kopā ar mani runāt, es varu justies mazāk viens, un arī es varu burtiski viņiem pajautāt, kā viņi dara lietas, kā viņi organizē savu ikdienu, pie kādiem speciālistiem viņi iet, kā viņi runā ar saviem tuviniekiem par UDHS un tā tālāk. Tā kā tā ir atbalsta grupa. Sanāk kopā cilvēki un runā par savu pieredzi, viens otru atbalstot un daloties piedzīvotajā.